Labvakar šajā vakarā. Priecājos jūs šeit visus manā webinārā redzēt. Tātad mums šī vakara tēma ir vajadzības. Un runāsim daudz un apkārt par vajadzībām, viss, kas saistīts ar vajadzībām, bet tā kā vajadzības mums tiešām uz mums, uz katru mirkli, jo tā ir daļa no mūsu kā cilvēka pieredzes, tad tēma tiešām ir milzīga un plaša. Lai mēs tā labi veiktos, mēs iesākam ar iesiltīšanos vingrinājumu, atgriežamies savos ķermeņos, ja vēl neesam atgriezušies, tad papuķiem sev pa pleciņiem. Uztaisam laukā mikrofons tiem, kam nav izslēgtu, nestaigsim mikrofons iekšā. Tad es esmu vārds uzvārds un tikai vārds uzvārds. Šādā veidā nocentrējam savos fiziskajos ķermeņos. Tikai tiem, kas ir gaisma vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Un atkārtot to 3 reizes. Es esmu vārds uzvārds. Un tikai vārds uzvārds. Tikai tiem, kas ir gaisma vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Vēl 3. reizi. Es esmu vārds uzvārds. Var skatīt arī vairākas reizes, ja jūs paspējat ātrāk. Un tikai vārds uzvārds. Tikai tiem, kas ir gaisma vai nāk no gaismas, ir atļauts atrasties manā telpā. Tad jauniņiem, kad es uztaisu pauzīt, jūs droši varat atkārtot. Es cenšos runāt tādā tempā, lai jūs tajās pauzēs varat atkārtot manas teikto frāzi. Un tālāk. Es vārds uzvārds. Izsaucu sevi vārds uzvārds. Uz pilno izspiešanas tiesu ar nolūku veikt absorbētā dviņa atrisinājumu, parazītiskā dviņa atrisinājumu, dvēseles atpazīšanu, sirds centra optimizēšanu, traumatiskā stresa atlaišanu un veselīgu robežu attīstīšanu un uzturēšanu. Bet varbūt jūs pamanāt, ka es atkārtošu absorbētā dviņa atrisinājumu un parazītiskā dviņa atrisinājumu. Tas ir par godu Uldim, tāpēc, ka Ulds mums ir visam pirmo reizi šajā webinārā. Un tie, kas jau ir šo ātro lūgumu izmantojuši, nav obligāti, bet par jaunu tas, protams, nenāks. Par vajadzībām runājot. Vajadzības ir universālas un tās pieder mūsu pieredzē, kas ir būšana par cilvēku. Un šīs te vajadzības ir atšķirīgas gan atkarībā no cilvēka, gan arī laikā. Piemēram, maziem bērniem ir ļoti liela vajadzība pēc aprūpes, pēc atbalsta, pēc iedrošinājuma. Savukārt pieaugušiem cilvēkiem, īpaši, ja viņi bērnībā šīs vajadzības ir bijušas spējīgi apmierināt, tad ir bijušas aprūpes personas, kas to ir palīdzējuši viņiem izdarīt. Tad šīs vajadzības vairs nav tik izteiktas, un katrā ziņā tas apjoms, ko viņi pieprasa no citiem cilvēkiem, ir mazāks. Un tad, kad citi cilvēki nerīkojās vai arī runā tā, ka mēs savas vajadzības nevaram apmierināt, tad mēs izjūtam negatīvas emocijas. Un ir dažādi veidi, kā vajadzības apmierināt. Protams, ka viens variants, ja mēs pieprasām no citi cilvēki, mums palīdz viņas apmierināt, un otrs variants, ka mēs apmierinām paši savas vajadzības. Ir ļoti labi, ja mums ir pieredze, kā vajadzības, ka mūsu vajadzības tiek apmierinātas, un tad mēs vēlākā dzīves laikā spējam ieraudzīt to, ka mēs arī paši savas vajadzības varam apmierināt. Savukārt, ja mums bērnībā vajadzības nav tikušas apmierinātas, ļoti liela iespēja ir, ka vēlākā dzīves laikā mēs izjūtam grūtības arī saskarsmē ar citiem cilvēkiem, bet par to tieši kādas grūtības to es pastāstīšu vēlāk. Tad par to, kādas ir vajadzības, es jums esmu sagatavojusi milzīgu sarakstu. Par vajadzībām viņš nav vēl tik milzīgs, bet viņš ir nelīgi liels.
Un tad ir vajadzības pēc autonomijas, un tad šīs visas lietas kā brīvība, arī pašam būt atbildīgam par savu dzīvi, par savu darbu, spēt ietekmēt kaut ko, arī izaugsmu, neatkarība. Tas viss pieder pie šīs autonomijas. Un noteikti jūs pamanīsiet, skatoties šos vārdos nosautās vajadzības, ka esošajā mūsu situācijā, kas ir saistīts ar ierobežojumiem, kādas no šīm vajadzībām mēs varētu vairs nespēt apmierināt. Ja, tad vajadzība pēc autonomijas lielā grupa, tad ir sociālās vajadzības, kas īpaši ir redzamas, tad mēs darbojamies grupā, ka mēs vēlamies būt redzami, mēs vēlamies būt vērtīgi, mēs vēlamies būt piesaistīti, mēs vēlamies arī gūt izglītību, tā nav obligāti jābūt klasiskā izglītība, bet mēs vēlamies garīgi augt, un mēs vēlamies komunicēt un piederēt grupai, un mēs vēlamies, lai mēs tiktu saprasti, respektēti, cienīti un pieņemti. Arī uzticēties mēs vēlamies, lai arī citi mums uzticās. Jā, redzu, ka čatā mums kaut kas tiek rakstīts. Ko domā par Maslowa vajadzību piramīdu? Pavisam noteikti tās pašas vajadzības, kas ir Maslowa vajadzību piramīdā, ir iekļauts arī šeit. Ja, tikai tepat viņas ir vairāk nekā Maslowa. Arī Maslowa vajadzību piramīdas arī es redzēju, gan to vienkāršo variantu, ja, kad ir tikai 5 līmenīši ar lieliem nosaukumiem, arī kur ir dziļāk, arī paskarots, kas ir iekšā. Bet par vajadzību par mājokli, un tas būs drusku tālāk. Ja. Tad ir vajadzība pēc jēgas, pēc dzīves jēgu, par to, lai mums būtu aizrautība un nozīmība izaicinājums. Arī šī garīgā un spirituālā piesaiste, ka mēs vēlamies uzties labi, ir arī vajadzība, tā kā lai mums būtu tiesības sērot, un lai mēs to varētu izsērot, tad, kad mēs zaudējam kādu mīļu cilvēku, dzīvnieku, vai arī savus sapņus, plānus, uz plānu, kad izvilk arī priekšstatiem. Ja. Tālāk ir pēc drošības, atpūtas, radošuma, un arī šī fiziskā labsajūta, kas ir mājoklis, gaisma, siltums, ēdiens. Tā skaitā apģērbs, arī seksualitāte. Jā, lai saprastu, kādas vajadzības jums ir, un visvairāk, lai saprastu, kādas vajadzības jums nav tikuši savulaik apmierināts, mēs dosimies nelielā meditīvā ceļojumā. Ja varat aiztaisīt astiņas ciet un dziļi paelposim. Un tas būs tikai diagnostiskais ceļojums, tad diagnostiskā meditācija, nekas mums nebūs jālabo jākuģi, ja vienkārši pavērosiet sevi. Tad sākumā aizskaitīsim no 17 līdz 1, vai arī pie sevis klusiņām, vai domās skaitīt, vai vienkārši klausīties manā balsī. Tad 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un tad dodieties savā iztēlē uz savu piedzimšanas brīdi. Mums nekas nav jādara, nekas nav jāmēģina ieraudzīt. Vienkārši ļaujiet, lai jums nāk tēli. Vērojiet, kā jūs mamma atrodas, iespējams dzimdību telpā, slimnīcā, iespējams mājās vai citā vietā. Un kā jūs parādāties šajā pasaulē? Un iespējams tajā vietā, kur atrodas jūsu mamma, ir arī citi cilvēki. Kā viņi rīkojās, kad jūs esat parādījušies pasaulē? Ko viņi dara? Vai jūs tiekat uztvērti rokās?
Vai jūs dabūnat klasisko sitienu pa dibenu, ja neraudat uzreiz? Vai jūs vispirms tiekat iedota mammai, vai uzreiz svērtu mērīti? Pavērēt savas, kā mazā bērna sajūtas, kad ar jums tas tiek darīts. Ko jums patiesībā tajā mirklī visvairāk vajag? Vai jūs saņemat to, kas jums visvairāk ir nepieciešams? Vērtēt, kas jums ir nepieciešams, vai jūs to dabūnat. Un tad lēnām sākt virzīties uz mūsdienām, katrs savā tempā, cauri zīdaiņa vecumam, cauri bērnībai. Un katra aina, kas jums atnāk, vērtējot, kādas vajadzības jums tur eksistē, un vai tās tiek apmierinātas. Un kā jūs sagaidījāt, vai šīs vajadzības tiktu apmierinātas, vai tas ir jādara mammai, tētim, vecai mammai, vecam tētim. Tas ir jādara kādam citam cilvēkam. Varbūt tie ir draugi, brāļi, māsas, skolotāji, audzinātāji. Vērot to visu pa gabalu, nekāpjot iekšā sevī, savā ķermenī, šajā vizualizācijā, situācijas, kas varētu būt sāpīgas, mums nebūtu pārāk sāpīgi šobrīd. Un ja jūs tomēr tiekat ievilkt iekšā tajās ainās, tad viens veids, kā izkāpt ārā, vienkārši attaisīt acis vaļā un atgriezties šeit un tagad skatīties uz mani. Bet, ja tas viss ir droši, tad turpiniet vērot. Lēnām nāciet uz mūsdienām. Katram tas temps būs savādāks. Katram arī cits dzīves ilgums piedzīvots. Jūs esat veiksmīgi atnākuši līdz mūsdienām atpakaļ, jūs jāsteicās, nav jūs droši varat turpināt skatīties, kā tā nāk, bet varat pierakstīt to, ko jūs atklājāt. Kuras bija tās vajadzības, kuras jūs ieraudzējāt, īpaši tās, kuras jūs netiek apmierināts pietiekoši, bet tas atkal būs izējas materiāls, no kā sākt strādāt. Ja jums nekā tā neatnāca, tas nekas, arī būs lūgumā varētu skaitīt vienkārši par visām iespējamām vajadzībām. Tad nedaudz pierakstēt, jo mums, prātam, ir ļoti laba spēja ātri visu aizmirst. Un cevišķi mēs doties ķersimies pie citiem darbiem. Un ja jums bija kāda ļoti spēcīga emocija tur bērnībā, jaunībā vai iepriekšējos pieaugušā dzīves gados, tad var pierakstīt arī šīs emocijas, ko jūs esat izjutuši spēcīgi. Tā, izdevās pierakstīt. Esat šeit visi atgriezušies. Ja kāds vēl nav atgriezies, tad nāciet atpakaļ. Ja iespējams arī uzrakstiet, ko jūs atklājāt, kuras ir tās vajadzības, kas jums netika apmierinātas, ja arī tikai tā, ka viss tika apmierināts, protams, arī to varat uzrakstīt, un kuras bija tās emocijas, kuras jūs jutāt. Melna bilde. Gadās arī tā, un tas viss ir normāli.
it sevišķi, ja mums ir bijuši pietiekoši traumatiska bērnība, tad mēs varam vispār neko nespēt ieraudzīt, jo tādā veidā mēs tiekam sargāti no jaunām sāpēm. Un tad to ir vērtīgi turpināt tā pamazām nost. Un to es saprotu to, ka cik spēt atcerēties strādāt ar sevi vienalga, vai tas ir izpirkšanas tieks, kas man liekas vienkārši unikāla metode, ko visu var izdarīt. Bet arī jebkur citu metodi, kur jums ir zināma, kur jūs uzrunā. Vai tā būtu? Psihoterapija klasiskā. Vai tās ir kādas enerģijas un psiholoģijas metodes? Netika pietiekami vienāt vajadzību pēc atzinības, beznesības pieņemšanas, varēšanas paļauties, mīlestība. Mīlestības vajadzība pēc piederības, drošības, atbalsta, emocijas skumjas. Ar citiem. Vai ir kāds, kuram visas vajadzības tika apmierināts, ja jūs to redzējāt? Un cimušā emocijas dusmas par netikšanu pie mammas, nedošanu mammai, šķiršanās trauksme. Jā. Mammas mīļums, kuru vajadzēja, bet nebija pietiekami. Bija kā traucēklis. Okay. Nenāk man jaunas ziņas, tad turpināsim. Tad jūs arī pamanījāt to, ka bija emocijas. Tad es redzēju skumjas, bija trauksme, ko jūs jau rakstījāt. Tad kādas emocijas ir iespējams izjust cilvēkam, vai tas ir bērns vai pieaugušās, ja vajadzības netiek apmierinātas? Jāsaka, tā saraksts ir vienkārši milzīgs. Un to es jums to tās parādīšu. Par emocijām, tad nespēju samazināt tik tālu, lai tas visas negatīvās emocijas iekļautos vienā ekrānā. Varam šādā veidā. Es jums palielināšu, kas jūs spējat salasīt. Un kas tās ir par emocijām? Protams, ka katram no jums varētu būt emocijas, kuras jūs biežāk izjūtat, vai kuras jūs izjūtat mazāk bieži. Jāatcerieties savulaik, kādā no pirmajiem webināriem stāstīt tie, kas ir bijuši pie mums uz tiem pirmajiem webināriem, arī klausījušies atkārtojumā. Tad emocijām ir tāda slikta lieta, ka viņas, ja netiek līdz galam izjustas, tā enerģija iestrāks mūsu fiziskajā ķermenī. Un tas, kas notiek, ir divi ļaunumi, kas notiek ar to, ka šis emocijas kā enerģija iestrākst. Viena ir, ka ja mūsos ir iestrāgus kāda viena veida enerģija, daudz, tad mēs ļoti ātri šīs emocijas varam atkal ikdienā izjust. Un tas ir iemesls, kāpēc ir cilvēki, kas ir dusmīgi, ir cilvēki, kas ir vienmēr skumīgi, ir cilvēki, kas ir vienmēr pesimistiski, tad neapvienāti, un cilvēki, kas vienmēr jūtās pamesti, un kas jūtās pie visa vainīgi vai par visu kaunējās. Dēļ tā, ka ir šajā te fiziskajā ķermenī, enerģētiskajā sistēmā, ne tikai fiziskajā ķermenī, visā enerģētiskajā sistēmā ir sastrēgušas konkrēta veida emocijas. Emocijām būtu normālais veids, kā mēs viņu sajūtam, un mēs viņu izjūtam līdz galam, un tā enerģija tiek izvadīta laukā no ķermeņa. Bet tad, kad mums nav tiesības just šo emociju, vai arī tā emocija iespējams ir pārāk spēcīga, ka tas ir bērnībā ļoti izteikti, ja, ka tā enerģija, kas rodās no šīs emocijas dēļ notikumiem, ir tik milzīga, ka mēs nespējam ar viņu fiziski tikt galā, un mums arī nav pieaugušie cilvēki, kuri spētu nos, pirmkārt, pat nosaukt vārdā, kas tā ir par emociju, ko mēs izjūtam, un vienkārši atļaut to just un atlaist, ja, tad viņas paliek mūsos. Un tas otrs ļaunums, ko šīs te līdz galam neizjustās emocijas mums nodara, ir tas, ka šīs te enerģijas iestrēgst mūsu enerģētiskajā sistēmā. Un, ja jūs zināt no ķīniešu medicīnas par enerģētiskiem meridiāniem, kā
enerģijas strāvām, plūsmām mūsu ķermenī, tad, kad ir šīs svešās enerģijas iestrēgušas, tas ir kā akmens upē, kurš rada vai nu virpuli vai arī dambi. Un tad, kad enerģija vairs kārtīgi neplūst, tad mums arī var sākt veidoties fiziskie traucējumi, tad dažādu slimību veidā. Nu, ne tikai emocijas ir enerģija, arī ticība ir enerģija, un arī tie, protams, mūs ietekmē visas šīs negatīvās emocijas, kuras mūsos var iestrēgt. Pozitīvās emocijas retāk iestrēgst mūsos, tomēr var gadīties, tad te ir arī saraksts ar, kas mums būs pieejams izlās materiālos, visas iespējamās pozitīvās emocijas. Pieļauju, ka ir vēl kādas, kuras es nezinu un neatradu un neatklāju. Ja, tad, kas noteikti, ko mēs varam just, un mūsu vajadzības tiek apmierinātas. Lūk, ja jūs atklājāt, ka jums ir šādas emocijas, kādas no šīm minētajām, negatīvajām, tad jūs viennozīmīgi dīvaini, kas Linkums ir šajā sarakstā. Jā, ir kaut kāda vajadzība, kas netiek apvienot, kāpēc mēs sākam izjust slinkumu. Iespējams, pēc šī paša izaicinājums jāatrada kaut kas tāds. Un tad par slinkumu vispār saka, ka slinkums nav slinkums, tas ir vai nu nemīlams darbs, neinteresanta nodarbošanās vai arī enerģijas trūkums. Ja, tad neinteresanta nodarbošanās, nemīlams darbs būtu tas, kas attiecās uz tēmu vajadzības. Mēs gribam, lai mums būtu kaut kāda izaugsme, mēs gribam, lai mums būtu interesanti, mēs negribam nodarboties ar rutīnu. Un tagad mums ar to ir jānodarbojas, mēs nespējam atrast sev kaut kādu motivāciju, kāpēc to izdarīt, tad mums rodās tas, ko cilvēks sauc par slinkumu. Jā. Lūk, šajā webinārā mēs nestrādāsim ar emocijām. Tad jums būs pieejams izdevums materiālos lūgumi, kā strādāt ar emocijām. Ja, tad to mēs esam darījuši vairākos webināros vairākas reizes, tad tam šeit mēs nepieskarsimies. Mēs pieskarsimies tieši mūsu vajadzībām. Un par vajadzībām runājot. Tātad, ja mēs, kas notiek tad, kad mums ir kaut kādas vajadzības, un mēs viņas nevaram apmierināt, tad bērnībā viennozīmīgi tas ir, ka mēs nevaram apmierināt, jo tie cilvēki, kas mums ir aprūpes personas, to kaut kādu iemeslu dēļ nedara. Un ļoti bieži tam ir ļoti realistiski iemesli, kāpēc mūsu vajadzības netiek apmierinātas. Piemēram, mēs tie, kas esam dzimuši padomu laikā, zinām, ka mammam bija jāstrādāt, tad, kad bērnam palika 3 mēneši, un reta, kura mamma bija ar pietiekoši spēcīgiem instinktiem rūpēties par savu bērnu pašu. Un tās, kas nestrādā, tās kaut kādā mērā tika uzskatītas par liekaižiem un par sabiedrības ļaundariem. Tad, ja mamma devās strādāt, tad kur tas mazais bērns nokļuva? Ja nokļuva pie vecās mums, tas varētu būt vēl tas labākais variants, ja nokļuva silītē vai nokļuva nedēļas bērndārzā, tad tā ir milzīga trauma. Jo jau uz mazo bērnu bija jau uz vienu pieaugušo bija daudz mazi bērni, kuri visi gribēja ēst un gribēja, lai viņu samīļo, un tas nebija pieņemts tā darīt, ja, tad viņi vienkārši raudāja, viņi bija izmisumā, tāpēc, ka vajadzība pēc tuvības, vajadzība pēc klāstiem netika apmienāta. Tad bija tīri fiziskās vajadzības paēdis, padzērs, dibens vairāk vai mazāk sauss pēc grafika, un vairāk nekas nepienākās. Ja. Un tas, ko tie mazie bērni piedzīvoja, tas ir viss šī emocija gama, ko jūs redzējāt. Kas notiek mazā bērna galvā? Kad vajadzības netiek apmierināts, tad mazais bērns tiek pie ticējumiem. Un klasiskais ticējums ir, es neesmu pietiekoši labs. Jo, ja es būtu pietiekoši labs, tad manas vajadzības tiktu apmierinātas. Tikai tam es neesmu pietiekoši labs, ir vairākas nianses, un tās es jums esmu arī sarakstījis šajos te izvēles materiālos. To es jums arī tās parādīšu. Un tātad viņas sadalītas ir grupās, tad patiesībā arī pie šīm grupām ja mūsu iedvesmas uzrakstīšu arī, par kurām vajadzībām tieši iet runa. Ja, tad es neesmu pietiekoši labs, ar otru virsrakstu es neesmu drošībā. Ja, tad, un tas ticējums varētu būt, ka es neviens man neaizsargās, es esmu vienējums, es esmu bezpalīdzīgs. Tas, ko jūs varat darīt, kamēr es šīs lapas jums rādīšu priekšā, ir atkal ņemt papīru un uzreiz steigties rakstīt, ja jūs atpazīstat, ka kāda no šīm grupām ir jūsējām. Un tā varētu būt tāda kā intuitīva vēdera sajūta, vai arī domas, kuras jums ir pazīstamas. Ja? Tad, ja jums nāk prātā domas, neviens mani neaizsargās, es esmu bezpalīdzīga, tad tas ir jūsējais.
Jo šie ticējumi, kas ir zemapziņā ierakstījušies, viņi rada domas, un tās domas ļoti bieži ir tieši tādas, kāds ir tas ticējums. Bet arī tad, kad es strādāju ar klientiem, tas darbs, ko es kā zemapziņas kočs daru, ir klausos, ko cilvēks man stāsta, vienkārši valku laukā tās frāzes, ko tas cilvēks man ir pateicis. Tad, kad mēs paši runājam, mēs bieži vien nedzirdam. Bet tad, kad cits klausās mūsos, tad mēs sākam sadzirdēt, ja, visu šos te es neesmu, vai es esmu kaut kas nepietiekoši labs. Tad pirmā grupa bija par drošību, otrā grupa ir par piederēšanu, ka neviens par mani negrib zināt, ka es esmu nevēlams, nekur neiedaros, es esmu pavisam viens, nevaru sev palīdzēt, negribēts. Es arī mazliet tālāk redzēsiet, ka mēdz atkārtoties šie ticējumi, tad varbūt līdzīgi ticējumi dažādās grupās. Tas, ko jūs darat, ir tieši lasiet un pierakstiet tos, kas ir jūsēji. Ja? Bet tiem pēc tam mēs varēsim arī praktiski kaut ko strādāt. Visi noteikti nepaspēsim, jo šis apjoms atkal ir milzīgs. Tas būs jūsu mājas darbs, tiem, kas čakli strādā. Jā. Jums nav noteikti nepieciešams taisnums priekšā šos te lūgumu skaitu, kā izmainīt šos ticējumus, jo to esat izdarīt arī paši. Tātad nākošā lielā grupa ir, ka man nav vērtības, vai es esmu nevērtības. Pie šiem ticējiem bērns var tikt, protams, ne tikai piedzimšanas brīdī, bet arī tālākajā dzīves laikā. Un bīstami ir pirmie 6-7 gadi, kad mums mazais darbojās tādās frekvencēs, ka jebkas, ko mēs ieraugam, vai kas mums tiek pateicis, bet aiz nav aiziet zemapziņā. Kāpēc mēs tiekam pie kaut kādiem ticējumiem? Neesmu lasījis tāds pētījums, tāpēc nezinu, vispār kaut kas tāds ir ticis arī pētīts, kam ir jānotiek, lai bērns tiktu pie kaut kāda konkrēta ticējuma. Man ir hipotēze par to, ka mēs, kā dvēseles, kad mēs plānojam šo te inkarnāciju, un par to, ka tas tā notiek, runā tie, kas nodarbojas ar regresoterapiju un dodās tagad, tā kā pagātnē, un tā pagātnē, ka ieraug, kas notiek pirms inkarnācijas, šīs konkrētās, kas notiek starp inkarnācijām vairākām, un ieraug, ka notiek šī plānošana, ja, kad mazais tā dvēselē taisās inkarnēties, tiek piedāvāti vairāki varianti, kurā ģimenē inkarnēties, un tad atkarībā no tā, kādas mācības mums konkrētā dvēselē vēlas iziet, tad tiek piemeklēta pareizā ģimene. Un tajā pareizajā ģimenē ne tikai tā, ka pareizā ģimene, bet konkrētajā laika posmā. Ja, tad, kad mēs, piemēram, es esmu piedzimis padomju gados, tad manai dvēselē vajadzēja piedzimt padomju gados, vajadzēja piedzimt tādā situācijā, lai es pa lielam piedzīvotu lielākā daļa noteikti no tā, ko es esmu piedzīvojis. Protams, mums arī ir kā brīvās izvēles planēta, ka mēs varam mainīt arī savu likteni. Nav tā, ka pilnīgi viss ir jāpiedzīvo, bet kaut kādā lielā mērogā ir kaut kādi iemesli. Kādi tie iemesli, tas nav šis te izpirkšanas tiesas jautājums, tas tiešām ir vairāk regresoterapijas tos, kur tas interesē, tad meklēt citu speciālistu, kas ar to nodarbojās. Jā. Un var gadīties arī tā, ka mēs paņemam kaut kādas ticējumus līdzi no citām inkarnācijām, un tad jau mūsu šīs te vēsle vibrē konkrētajās vibrācijās, jo tas ticējums jau ir tā kā datorā preinstalēts vai biosā iešos. Vecajos datoros bija tā pamatsistēma, melna ekrana ar baltiem burtiņiem, kas dators slēdzās iešā, kas tika redzami. Tajā līnijā jau tā programma ierakstīta, tad tas ticējums ir ierakstīts. Un tad mēs šajā inkarnācijā, tajā notikumā, kas mums ir, mēs ļoti ātri pie savu ticējumu varam tikt. Un tas varētu būt tieši tas iemesls, kāpēc vienā ģimenē augoši bērni, piedzīvojot vienu to pašu situāciju, tiek pie dažādiem ticējumiem, un vienu to pašu situāciju redz dažādi. Ja, tad kurš ticējums vai nu jau ir iegūts, vai arī ar kuru ticējumu tas bērns ir piedzimis. Vai tas trešais avots, kā var tikt pie ticējumiem, ne tikai bērnības traumas, kas būtu tā kā, kad vajadzības netiek apvienots no citām inkarnācijām, bet arī, kad ir piedzimis ģimenē ar jau kaut kādiem ticējumiem. Ja, tā ģimenē, kurā visi liekas viens paši nevērtīgi, un tad jau tas enerģētiskais fons ir tāds, ka arī bērni var tikt pie šiem ticējumiem. Bet tas nav obligāti tā jānotiek. Ja tad var tikt, var netikt kaut kādu iemeslu dēļ. Bet nākošā grupa mums ir par bezspēcību, kas esmu bezspēcīgs. Man ir ļoti garo monologu klausoties, tad pierakstīt arī tālāk. Ja, un jums ir kas no šīs te grupas, kāds ticējums ar jums rezonē. Var gadīties, ka jums pašiem ieliec prātā vēl kāda līdzīga frāze no šādas te grupas.
un tas līdzīgi būs atkal par nākošo grupu. Es esmu nepareizs, es esmu nepārliecināts. Ja jūs netiekat līdzi, tad ātri uzrakstiet mums šatā, kā ir viss lēnāk. Iet uz priekšu. Tad šie ticējumi šajā gadījumā pasaulē nav taisnības, es nepanākšu savu taisnību. Es nedrīkst uzticēties cilvēkiem, varētu būt, ka tas nav droši uzticēties cilvēkiem. Cilvēki neuzticas man. Es nezinu, un tā ir interesanti, ka ir šies te, kā es nezinu, kā ticējums, jo tas ir tas, ko mēs parasti sakam, es nezinu. Ja, tad es pirmā to nezinu. Tad arī tas kā ticējums, kurš ir iekšā, ka es nezinu kaut ko, es to nezinu. Un iespējams, ka tā informācija ir, tikai mēs vien netiekam klāt, jo šīs tā ticējums sēž priekšā. Un sargā burtiņas, lai tā informācija laukā netiktu. Es vienmēr uztveru nepareizi, es vienmēr kļūdos, es nespēju saprast, mani nesaprot. Es esmu kļūda, ka es esmu piedzimusi, tāds arī var būt. Un pie tam šie ticējumi varbūt arī nāk vēl no tām mirkļa, kad bērniņš ir vai mammai puncī, un kur mammai varbūt šaubas par to, vai šī grūtniecība ir vēlama vai nevēlama, un varbūt tā bija neplānota grūtniecība, varbūt pāris vienkārši vēlējās nodarboties ar seksu, un tā vietā tika pie mazuļa, un pēc tam ir ko tālāk darīt. Fiziskā realitāte tā arī gadās. Ka dzīve ir disbalansā, tas ir tāds, kas jau mazliet lielākā vecumā, pie kā var tikt, bet arī pie ticiem, ka es nekontrolēju, kas nespēju kontrolēt, tas arī var būt arī zīdēm vecumā, ka nespēju ietekmēt to, lai mamma atnāktu, ka var ļaut, cik grib, bet mamma nenāk. Tētis nenāk. Protams, arī vecāki mums mēdz izpausties un palīdzēt mums tik pie ticējumiem pasakot, piemēram, tādas frāzes, kā tu piesaisti problēmas. Un tad tas bērns uzreiz notic, un kad viņš piesaista problēmas. Reizēm pat ir tā, ka vecāki to saka pa jokam, neapzinoties, ko viņi saka. Ja, arī tur mazais muļķītis, ja, kad viņš arī saprot, tas bērns, ka viņš nav pietiekoši labs, kā joks. Arī jokus jau saka, ja, mazliet pasmieties par bērnu, visiem ir jautri izņemot bērnu, kurš tam visam notic. Tālāk. Ticējumi lielā grupa, es esmu bojāts. Es kaut kādā ziņā esmu nepilnīgs, nepievilcīgs, kļūdens, muļķis, briesmīgs, lēns. Un ko tu vēlcies? Kāds tu lēns? Vai kādu tu lēnēsi? Tu neko dzīvē nesasniegsi, ja tu tik lēni būsi. Kusties ātrāk. Ja? It kā ne, tāda nevainīga frāze, ja? Bet ko tas mazais bērns ir sapratis? Un ja šī frāze tiek teikta regulāri, tātad līdz 2 gadu vecumam ir vispār bīstamais posms mazulim, tad visu, ko dzird aiziet pa taisnām ziņā, kas ir dabas ļoti labs mehānisms, kā bērnam super ātrā tempā visu iemācīties, bet, ja ir pieaugušie, kuri nav, tā kā nezinu, kādu ietekmi atstājuši viņu frāzes uz bērniem, kad viņi sarunāt divu lietas. Un lielākā vecumā, tad no 2 līdz 7 gadu, tad ir sāk parādīties arī tādi kā nomoda brīži, kad mazliet sāk darboties nomodas stāvokļi, kurā mēs parasti atrodamies. Un tajos mirkļos, lai tev pieslēdzās loģiskā domāšana, bet ir problēma tāda, ka mēs kā bērni ticam vecākiem sākumā, kamēr mēs saprotam, ka viņam nevar ticēt. Un mēs kā cilvēki arī pieaugušie ticam skolotāju un ārstiem, tāpēc, ja mēs kaut kādas frāzes dzirdam no skolotāju un ārstiem, tad mums būs ietitās nezinu ar iekšā. Viens veids arī, protams, ir regulāra atkārtošana, tad tas, ko mēs dzirdam regulāri, arī pieaugušā vecumā mēs pie šādiem ticamiem būtu tikuši. Lielākā daļa šo ticējumu noteikti būs iegūta bērnībā, jo ja jums šāda ticējuma bērnībā nav, jums arī nav tā fona no citām inkarnācijām un no jūsu vecākiem, kādu no šiem ticējumiem, tad diezgan liela garantija ir, ka jūsu loģiskais prāts neļaus šādiem negatīviem ticējumiem jūs ielīst. Bet jānotiek kaut kam traumatiskam, lai jūs tiktu pie ticējumiem, tā vienkārši uzreiz uz sitiena. Un savukārt sev nepārtraut atkārtot negatīvus ticējumus,
Ir arī tā aizsardzība. Bet, ja ir kaut kāda jau aizmetīša, tad ir kaut kāda no līdzīga, piemēram, no šās te grupas jau ir kaut kāds ticējums, kā, piemēram, es esmu neglīts, tad pie ticējuma es esmu netīrs, ir pietiekoši viegli tikt. Ja? Vai es esmu slikts, vai es esmu nepilnīgs kaut kādā ziņā. Tad, ja no kaut kāda ticējuma jau ir, tad no līdzīgās grupas mēs par viņiem ātrāk varam tikt. Arī pieaugušā vecumā. Tālāk nākošā grupa es neeksistēju, es esmu nekas, un jūs redzat arī vēl, es neesmu reāls. Arī skatieties un pierakstiet. Protams, ka jūs varēsiet arī vēlāk tieši šos pašu materiālus pārskatīt un ar viņiem strādāt. Vēlreiz pārlasīt visus. Tad es esmu nemīlams, es esmu negribēts, esmu gaidīts, nekur neiedaros, es esmu neinteresants, neesmu interesants. Tad te ir, par ticējumiem arī, ko es vairākas reizes webināros teiktu, ka šī te ir tā kā skala, vai mēs varētu not uz as, ir pozitīvais, es esmu gribēts. Un tad ir tālākā zona, es neesmu gribēts. Nē, es neesmu gribēts. Jā, tas jau būtu tā kā tālākā zona. Un ja pavisam negatīvais, es esmu negribēts. Ja, un tad atkarībā no tā, kāds tas ticējums ir, ja es esmu labs, es neesmu labs, bet jautājums, kāds es esmu. Ja, vai es esmu slikts, vai es esmu nekāds, vai es esmu slikts. Ja, tad pretējā puse. Un viņi var būt gan viens, gan otrs. Es esmu slikts, es neesmu labs. Varbūt tikai viens no viņiem. Piemēram, es esmu īpašs, es neesmu īpašs, vai es esmu nekāds. Es esmu gribēts, es neesmu gribēts, es esmu negribēts. Un tad ir grupa par to, ka es esmu sabojājies, arī pazaudējis savu garu. Es jau kā citas vajadzības, kuras netiek apmienāts, ka mēs varam tikt pie šādiem ticējumiem. Milzīgs saraksts. Un tev grupiņa, ko es šeit iekļauju, kas man īsti nevarēja attiecināt ne uz vienu no tām grupām, ko īstenībā tā padomāt, droši vien kādā no grupām varētu iekļaut. Tad, kā jūs redzat, šie teicējumi ir nevis par to, ka es esmu tāds, bet par to, kāda ir apkārtējā pasaule. To, ka apkārtējā pasaule bīstama, iesardzīga augsta, parasti tas notiek bērnībā, un tad īstenībā tas, ka mēs domājam, ka mamma ir bīstama, mamma ir ciesardīga, mamma ir augsta, un pēc tam to projicējam uz visu apkārtējo pasauli. Par to, ka manas vajadzības citiem nav svarīgas, vai citas vajadzības ir svarīgākas, tā arī ir situācija, kad mēs nokļūstam situācijā, kad redzam, ka citiem tās vajadzības tiek apmienāts, tikai mūsēs kaut kā vienmēr tiek ignorētas. Un vai arī tas ir bīstami lūgt, lai manas vajadzības tiktu apmierināts, vai arī bīstami izdarīt, lai manas vajadzības tiktu apmierināts, vai vispār izdarīt, ka man ir vajadzības. Tie noteikti ļoti traumatiski, nevis neapmiena, bet jau kaut kādā veidā mums dara pāri, tad, kad mēs jebkādā veidā izrādām par savām vajadzībām. Nu, ko, pastieties to savu sarakstu, ko jūs uzrakstījāt, padalieties, cik jūs tur paspējat ierakstīt, cik ir jūsējās, cik liels darbs jāiegūt, vienkārši cipariņi. Ja vēlaties, varat uzrakstīt arī, kuri ticējumi ir jūsējie, kaut gan tam nav tik ļoti liela nozīme šobrīd, tas cipars, ko jūs atklājat. Vai ir vērts šeit vispār sēdēt? 10, 7, 6 gabali. Būs ko rakt. Nu, kā ir pārējiem? Kādā brīdī beidz pierastīt, likās, ka viss attiecās. Dažs, kas sēd, tad ir milzīgs. Jā, tā ir. Bet tas ir to vērts, kā jūs arī pirms mūsu webinārā klausieties, ka mēs čalojām, ka izmainās dzīve ļoti strauji, un ka viena no negatīvā ticējuma, kurš mums visu laiku galvā sēdēs un radīs nepārtraukti negatīvas emocijas, kad izdodās no viņu atbrīvoties, tad dzīve ļoti, ļoti strauji izmainās un pašsajūta ļoti strauji izmainās. Tā, vēl 10, kā pārējiem. Kurš kautrējās? Vai tik skaidrs, tik nozīst, ka nevar saskaitīt? Daudz, jā, daudz.
Un tie nav visi ticējumi. Tātad mēs webinārus esam strādājuši ar daudzām citiem ticējumiem. Tā kā, ziniet, ir ko rakstīt. Tā, vēl par ticējumiem runājot. Nu, kas notiek tad, ja mums vajadzības bērnībā netika hroniskā apmierinātas? Tad liela iespēja to, ka mēs izjūtam tādu kā psiholoģisku izlaukumu, kurš varētu būt ļoti, ļoti spēcīgs, un mēs pat neapzināmies, kas ir par iemesliem šim psiholoģiskam izlaukumam. Tas ir nepārtraukta vajadzība pēc tā, lai mūs atbalstītu, mīlētu, bet tādā apjomā, ka tie apkārtējie cilvēki mums nav spējīgi dot šo mīlestību. Bet tas var būt nepārtraukta vajadzība pēc tuvības, pēc apskāvieniem, pēc pieskaršanās. Un tāpēc arī saka, ka tām sievietēm, kuras nav izjutušas bērnībā pietiekami daudz mīlestību, tad vīrs nespējas to apmierināt, un arī uz otru pusi tas pats darbojās. Var gadīties arī tā, ka mūsu vajadzības, kad netika bērnībā apmierinās, tad, kad šajā pieaugušā vecumā kāds mēģina šīs vajadzības apmierināt, varbūt ne tāda apjomā, kā mēs to vēlamies, tad mēs pat varam šos centienus atraidīt, vai arī mēs vispār viņus varētu pirkt, bet mēs nezinām, ko viņiem iesākt. Mēs varam arī sajusties mazi un bezpalīdzīgi, bet visi apkārtējie mums var šķist lieli un varoši. Un tagad, protams, mēs šīs vajadzības neapmierinām vajadzīgām, nevaram apmierināt vajadzīgā mērā, tad mēs sākam dusmoties uz apkārtējo pasauli, uz citiem cilvēkiem par to, ka viņi neapmierina mūsu vajadzības. Varam pat arī ieslēgt depresijā. Un no šādiem cilvēkiem arī var izjaut tādi pesimisti, kas saka, ka dzīve ir bezjēdzīga un tajā nekas labs nav gaidāms. Un tas ir tikai dēļ tā, ka ir kroniski netikušas apmierinātas, tikuši neapmierinātas vajadzības. Un var gadīties arī, ka mēs esam pārliecināti, ka ir kāds konkrēts cilvēks, kuram mūsu vajadzības ir jāapmierina. Ļoti bieži mēs tieši laulībā stājamies ar šādu uzstādījumu par to, ka tam otram tagad būs jādara viss, ko es gribu, jādara tā, kā es to gribu. Un ir vēl divas stratēģijas, ko cilvēki mēdz izmantot, kādas vajadzības nav apmierinātas, un tas, ko viņi vēlās, ir ļoti, ļoti daudz. Viena no tām stratēģijām ir vispār nestāstīt un nerādīt, nekādā veidā neizrādīt par to, ka mums ir kaut kādas vajadzības, un sagaidīt, ka tie citi paši nojautīs un izvēlēsies tās apmierināt. Es esmu bijusi tajā pašā, šajā grupiņā, zinu, kā tas ir. Un pēc tam šūmēties par to un būt sašutus par to, ka citi negrib apmierināt, bet es pat neesmu pateiks, ko man vajag. Un tas arī man pieredze arī rāda to, ka es esmu otras puses nokļuvusi, arī attiecībās man ir bērni, tā, ka bērnam ir vajadzības, un ja tas bērns nepasaka, ko tieši grib, tad es nesaprotu, ja es nespēju nolasīt. Reizēm spēju intuitīvi uzmanīt, bet nevienmēr, jā, un tad ir ļoti sarežģīti, tad arī nāk dusmas, un no manis kaut ko pieprasa, es nevaru saprast, ko no manis pieprasa. Otrs variants ir agresīvi pieprasīt no citiem, lai apmierinātu mūsu vajadzību. Jā, tad gan pēc aprūpes, gan pēc beznosacījuma mīlestības un abrīnas. Un, jā, tas vairāk ir taisnīgs skandāls mājās par to, ka netiek kaut kas sniegts. Tā, ko darīsim? Mums, protams, ir risinājums, ka mēs varam sev kaut kādā ziņā palīdzēt un sākt šķetrināt šo te muģekli vaļā, ja, par visām savām vajadzībām. Ir tā, ka es jums došu lūgumus. Pirmais no tiem būs tieši par konkrētām vajadzībām, kuras mums nav tikušas apmierinātas. Ja, tad parādīšu jums ātri tās daudzās vajadzības, kuras, vai jūs jau pierakstījāt, ja, kuras vajadzības mums netiek apmierinātas, kas mums meditācijā nāca. Un tad konkrēti vajadzība, piemēram, vajadzība pēc izaugsmes, vai vajadzība pēc atbalsta, vajadzība pēc brīvības izvēlēties savus sapņus, mērķus, vai vajadzība tikt cienītāji, vai tikt pieņemtāji, vai respektētam, vajadzība būt redzamam, vērtīgam, ja, tad kur no šīm varētu būt jūsējā, kas netiek apmierināta. Izvēlēties šobrīd vienu vajadzību. Un tad darīsim beidzot to, ko mēs pēc darām, izpildīšanas tiesas šajos webināros, skatīsim lūgumus un skatīsim, kas mainās. Tad vienu konkrētu vajadzību. Un to jums vajadzēs likt iekšā šajās te 3. un 4. ailītē. Ja? Un varam atkārtot tā kā visi aiz manis. Es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Uz pilno izpildīšanas tiesu.
kopā ar visiem maniem apziņas līmeņiem. Es lūdzu analizēt visas manas laika līnijas un atklāt katru un ikvienu iemeslu, kāpēc man ir sajūta, vai bija sajūtas, jūs par pagātni vēlaties strādāt, ka mana vajadzība, un nosauciet kādu konkrēto, netiek apmierināta. Es lūdzu šos iemeslus analizēt un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Es lūdzu analizēt visas manas laika līnijas un atklāt katru un ikvienu situāciju, kurā mana vajadzība, nosauciet atkal viņu vārdā, netika apmierināta. Es lūdzu analizēt šīs situācijas un koriģēt tās to izcelsmes vietās. Es lūdzu analizēt šo situāciju ar rašanās iemeslus un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Es lūdzu, lai visi šajās situācijās iesaistītie atvainotos viens otram, nožēlot izdarīto, labotu pieļautās kļūdas un novērstu to izraisītās sekas. Es lūdzu, lai mēs visi lūgtu piedošanu viens otram un būtu atvērti un vēlētos piedot viens otram un arī sev. Es lūdzu mūs visus atlaist ir kādu vajadzību pēc atriebības, atmaksas un pabeigšanas. Es domāju, ka papildināt. Es lūdzu analizēt visas šīs situācijas. Un atklāt katru un ikvienu ticējumu un ideju, kurus es esmu ieguvis dēļ šīm situācijām. Es lūdzu tās visas analizēt un koriģēt to izcelsmes vietās. Ieklausieties, kas ar mums notiek. Un kas mainās? Kā reaģē jūsu ķermenis? Kārtējo reizi atkārtot, ka karsti, augsti, slikta duša, galva griežās skudriņšiem pa ķermeni, tas viss ir normāli. Asaras, tas viss ir normāli. Žāvas, tas viss ir normāli. Žāvas ir pirmais rādītājs, ka enerģija sāk uztēties, bet viss pārējais ir viens nosauktājs. Un slikta duša līdz pat vemšanai, tas viss ir normāli, un tas viss ir pārējoši. Parādās kaut kāda iekšā siltuma komforta sajūta. Jā. Bet tas, ko mēs darījām, tad, ko mēs lūdzām, jā, tad mēs lūdzām analizēt mūsu dzīvi un meklēt situācijas, kurās mūsu vajadzība netika apmierināta. Kāda šī te konkrētā vajadzība.
visas situācijas. Un šīs situācijas analizēt un koriģēt, analizēt arī šo situāciju, rašanās iemeslus un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Ja tas var nozīmēt to, ka tā mūsu pagātne tiek pārrakstīta, un tās enerģijas, kas tur bija, tiek koriģētas. Un tāpēc varbūt arī tiešām tā, ka mums pēkšņi tā vajadzība vairs nebūs tā ļoti spēcīgi prasās apmierināt, ja jums liekas uzreiz viņu vieglāk apmierināt, un kaut kādas emocijas, un ticam arī paši var kaut kur pazust. Skatos, ka es esmu daudz nopļāpājis, tāpēc dodamies atkal uz priekšu. Es redzēju, ka ir vēl otrs lūgums, un tas otrs lūgums ir mazliet plašāks. Bez vienas konkrētas vajadzības, bet par to, lai mēs vispār uzdrošinātos savas vajadzības apmierināt. Es vārds uz vārds, izsaucu sevi vārds uz vārds, uz pilno izpirkšanas tiesu, kopā ar manu sirdi, ķermeni, dvēseli, apziņu, zemapziņu garu. Es lūdzu izsaukt šo tiesu arī Dievu un visus manus pavadoņus, ar nolūku apmierināt manas kā cilvēka vajadzības. Es lūdzu analizēt manu laika līniju, atklāt un analizēt katru un ikvienu iemeslu, kāpēc es varētu izvēlēties neapmierināt savas vajadzības. Es lūdzu koriģēt visus šos iemeslus to izcelsmes vietās. Es lūdzu analizēt manu laika līniju un analizēt katru un ikvienu situāciju, kurā manas vajadzības netiek apmierinātas. Es lūdzu koriģēt visas šīs situācijas to izcelsmes vietās. Es lūdzu, lai visi šajās situācijās iesaistītie atvainotos viens otram, nožēlotu izdarīto, labotu pieļautās kļūdas un novērstu to izraisītās sekas. Es lūdzu mūs visus piedot viens otram un arī sev. Es lūdzu, lai man tiktu atgādināti visi iemesli, kāpēc es varētu izvēlēties apmierināt savas vajadzības un arī lūgt citiem, lai tie palīdz man manas vajadzības apmierināt. Atkal ieklausieties arī, kas ar jums notiek. Kas mainās jums pēc šī lūguma noskaitīšanas? Tad šo te pauzi atgriezko sēku, jums prasa nolūku. Jums būtu laiks ieklausīties sevi arī, lai šī izpirkšanas tiesa tiešām iedarbotos un līdz galam noritētu. Jo tas prasa reizēm laiku. Reizēm ir tā, ka mēs beidzam skaitīt lūgumu un mums reiz ir beidzies, bet reizēm ir tā, ka testē un izpirkšanas tiesa joprojām darbojās. Ir tīpaši tas ir tajos mirkļos, kad tiek izsauti daudz cilvēku uz izpirkšanas tiesu. Protams, jau ir iestājies ļoti daudz žālas. Ir vajadzības, ko piepildīt tikai citi.
Nu, lielāko daļu vajadzības mēs varam piepildīt paši sev. Ja tas ir vajadzība pēc apskāvieniem, vai pēc atzinības, vai pēc novērtējuma, tad tas ir tas, ko mēs varam dot arī paši sev. Mums nav vajadzīgs neviens cits cilvēks. Apskāt sevi un samīļot, pat izstāties rastiņām ceļ, ka to dara kāds cits, vai ka to dara jūs sarviņģeļi, tas arī darbojas tieši tāpat. Tad iztēlē redzētais darbojas tieši tāpat, kā darbojas arī fiziskā realitāte. Tāpēc ir vērts meditēt un vizualizēt. Arī daudz jau šādājās. Okay. Tad, ja mums ir kaut kādas vajadzības, mums ir vēlēšanās, lai šo te vajadzību apmierina kāds cits. Tad viens variants ir, ka mūsu vajadzība netiek apmierināta. Tad kaut kas notiek un kāds cilvēks nerīkojās tā, kā mēs gribētu, un mūsu vajadzība netiek apmierināta. Protams, ka mums rodās daudz negatīvas emocijas, un diezgan normāla reakcija, ko dara cilvēki, klasiska reakcija, nu normāli tāpēc, ka to dara visi, bet es neteiktu, ka tā patiesībā ir normāla, ir tas, ka mēs skaļi paužam savu sašutumu, un pārmetam otram cilvēkam, viņa neiejūtība, vēl nezinu, to, ko mēs tā kā vēlētos saņemt, mēs apgalvojam, ka tas cilvēks to nedara, vai ka viņš vienkārši ir slikts un neiejūtīgs, jā, vai nesaprot vispār, un ir nekāds, jā, bet tas ir diezgan dekonstruktīvi, jo tajā meklē, ka mēs sākam teikt, tu tāds un šitāds te, jā, tad otrā cilvēkā tas rada agresīvu, protams, tas ir vērtējums. Ir veids, kā mums paust savu neapmierinātību par citu cilvēku rīcību un prasību un lūgt, lai mūsu vajadzības tiktu apvienotas. Viens tāds ļoti labs veids, ko es esmu mēģinājusi, ja, kas darbojas un ko arī konfliktu risināšanā iesaka, tā ir nevardarbīgā komunikācija. Bija Amerikā tāds ebreju izcelsmes psihoterapeits Maršals Rozenbergs, kurš gan ir vairākus gadus vēl miris, viņš šo metodu izstrādāja, tieši nevardarbīgā komunikāciju. Un tā struktūra, kā komunicēt nevardarbīgā veidā, ir sekojoša, ka jūs vispirms paužat savu novērojumu. Es novēroju, ka tu aiz sevis traukus nenovāc. Tālāk ir otrs, ko jums sakat, ir, kā jūs jūtaties tajā brīdī, kad jūs to novērojat. Manī tas rada dusmas. Trešais ir, jūs pasakat, kāda vajadzība netiek apmierināta. Jo mana vajadzība pēc cieņas, bet tā vajadzība katram var būt savādāka, jā, vai vajadzība pēc cieņa, vajadzības pēc atbalsta netiek novērtēta. Un ceturtais ir lūgums, kā izmainīt rīcību. Lūdzu, novāciet sevis traukus. Ja? Tad tā vietā, lai mēs tādu uzbļautu, pateiktu, tu nekad aiz sevis traukus nenovāc kaut kādu cūku, man viss ir atlicis, es aiz tevis nevākšu, bet šādā veidā pasakot, otram cilvēkam nerodās pretestība šo jūsu lūgumu piepildīt. Tad es jums parādīšu, kā tas vēlreiz uzrakstītā veidā. Tad pirmais bija tāds otru cilvēku rīcības novērojums, vai arī, ja cilvēks nerīkojas, es ir līdzvērtīgi, es redzu, ka tu nenovāc traukus. Ja? Vai arī es redzu, ka tu savas zeķes izmātā pa grīdu un neaizies līdz vaļaskrosam. Ikdienišķi, bet tas varbūt arī kaut kas cits. Es redzu, ka tu nekādā veidā neizrādi atzinību par to, kādas vakariņas es esmu pagatavojusi. Tālāk otrs ir mana sajūta, un atkal šī sajūta katram būs atšķirīga, bet tieši savējās sajūtas. Tad vērojat, kas ar jums notiek, kādu sajūtu jūs izjūtat, un tad šo sajūtu. Tas liek man justies skumjai, tas liek man justies vientuļai, tas liek man justies vēl kaut kā. Ja? Tad jums saraksts ar visām iespējamām emocijām ir iedots. Jūs varat izlasīt un piemeklēt to, kur ir vispiemērotākā, kura to emociju vārdā nosaukt. Es zinu, ka reizēm tas nav viegli, jūs neesat iemācījušies emocijas atpazīt ar to, kas vistuvāk esošā. Tālāk ir, kura vajadzība jums netiek apvienot, tad vajadzības arī sarakstīšu, sākumā bija iedots un lūgums rīkoties, lai rīkoties var izmainīt rīcību. Jā. Nu, un pieliksim klāt izpirkšanas tiesu. To, lai mēs uzdrošinātos paust savus lūgumus citiem nevardarbīgā veidā. Bet es vārds uz vārds, izsaucu sevi vārds uz vārds, uz pilno izpirkšanas tiesu, ar nolūku paust savus lūgumus citiem nevardarbīgā veidā.
Tad mēs esam čakli nostrādājuši stundu, bet es jums piedāvāju, ka mēs varētu atkal kādu ticējumu palaist vaļā, vai jūs esat tam mieru? Jums taču bija mazākais skaidrs, ko es redzēju, bija laikam 6. Redzu, ka ir šis pacelts, jā, 6, 7, 10, un bija daudzi, kur rakstīja, ka ir daudz, vai nerakstīja vispār, nevarēja saskaitīt. Ja? Tad izvēlēties vienu no tiem ticējumiem. Es jums gan varu arī pastāstīt, ka es reizē mēdzu optimizēt un vairākus ticējumus likt kopā vienā lūgumā, bet būtu vēlams, lai tie ticējumi ir no vienas operas, tad būtu vai pa līdzīgo tēmu, ļoti dažādas ticējumus kopā. Tad, ja tas bija ticējumi no vienas grupas, tad tos jūs varētu apvienot. Un šis atkal, lai tas ir vieglāk. Tātad es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds, uz pilno izpirkšanas tiesu, kopā ar savu sirdi, ķermeni, dvēseli, apziņu, zemapziņu garu, visām manām dzimtas līnijām un visiem mūsu pavadoņiem. Es lūdzu analizēt ideju, vai arī idejas uzlikt vairākstēt, kā, un tad nosauciet to ticējumu, kur jūs pierakstījāt, vai tos vairākos ticējumus no vienas ticējuma grupas, un koriģēt to, vai tās, to izcelsmes vietās. Es lūdzu analizēt mūsu laika līnijas, un atklāt katru un ikvienu situāciju, kurās mēs piedzīvojam, kā, un nosauciet tos pašus ticējumus vēlreiz. Varbūt jums ir nosaukt pagātnes formā, tas iedarās. Es lūdzu šīs situācijas analizēt un koriģēt tās to izcelsmes vietās. Es lūdzu analizēt šo situāciju rašanās iemeslus un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Es lūdzu, lai visi šajās situācijās iesaistītie atvainotos viens otram, nožēlot izdarīto, labotu pieļautās kļūdas un novērstu to izraisītās sekas. Es lūdzu, lai mēs visi lūgtu piedošanu viens otram un būtu atvērti un vēlētos piedot viens otram un arī sev. Un tad atkal ieklausieties savā sajūtās. Kas ar jums notiek? Un tad tas ticējums vai tie ticējumi, kurus jūs tikko izmantojat izpirkšanas tiesā, lūgumā, novērtēt, cik šis te ticējums jūs joprojām ir patiesa. Skalā no 0 līdz 10. 0. Pilnīgs muļķības kļūšas ar, un 10 joprojām ir maksimālā patiesība. Tad pilnīga patiesība. 6. Tā nu vērtīgākā. Šo te būtu bijis izdarīt arī pirms tam novērtēt, cik tas ir bijis pirms šī lūguma skaitīšanas patiesi. Uz 8 projām ir. 3. Pilnīgs muļķības lieliski. 6 vēl ir. Pirmais.
Jā, ir šie lielie skaitļi. Tur, kur ir šie lielie skaitļi, kur ir mazāk skaitļi, tāpat tās var ieklausīties, izdomāties, kuriem ir pilnīgi smuļķības, jātiekums vienkārši paklausīties, kā mēs pārējie strādājam. Arī jūs redzēsiet, jums uzliek šo te ekrānu, varēsiet ar kādu citu ticējumu pastrādāt. Tie, kuriem ir skaitlīši, tad pavērot, kur ir jūsos pretestība šo ticējumu atlaist. Nu, viena iespēja ir, ka mēs pārāk ātri vērtējam, ja, kad šī uzpirkšanas tiesa vēl nav darbojusies. Otra iespēja ir, ka pretestība. Un kas tā ir par pretestību? Tas ir tās frāzes, ko jūs jau sakat. Bet tā taču ir taisnība. Bet es taču to esmu piedzīvojis, un tas taču tā ir. Bet tas ir kaut kas cits vēl. Varbūt tā ir vēlēšanās turpināt ciest. Tā arī gadās. Varbūt ir baila atklāt šo ticējumu. Kas notiks, ja es vairs neticēšu? Vairs te būšu drošībā. Sajūtiet šo pretestību, un tad es vārds uz vārds izsaucu visu šo pretestību uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu analizēt tās rašanās iemeslus un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Tā kā ieklausieties sevī, kas ar jums notiek. Un atkal novērtējiet, cik pateicis tas ticējums ir tagad. Tās uz 4 no 6. Tas bija. Ar citiem, kā mainās. Atbrīvojas dziļām izeltām. Uz viens lūk tās no 3. Rādi tev. Es gribu būt sietais. Ja vēl kāds cits grib būt sietais, es vārds uz vārds. Izsaucu sevi vārds uz vārds. Solidaritāte ar upuriem. Uz pilno izpirkšanas tiesu arī uzskatīt šo pašu lūgumu. Kopā ar manu sirdi, ķermeni, dvēseli, apziņu, zemapziņu un garu, visām manām dzirdes līnijām un visiem mūsu pavadījumiem. Es lūdzu analizēt visu mūsu laika līnijas un atklāt katru un ikvienu iemeslu, kāpēc es gribu būt cietais, vai kāpēc es solidarizējos ar upuriem. Un koriģēt šos iemeslus to izcelsmes vietās. Tas jums notiek.
un atkal novērtēt savu ticējumu, cik tas jums tagad ir patiesi. Vienkārši šo lūgumu skaitījām. Kas mainījās? Vai joprojām ir vēlēšanās būt cietējiem? Vai joprojām ir vēlēšanās solidarizēties ar upuriem? Nav līdz klusums. Ir vēlēšanās būt cietējiem joprojām? Vai kaut kas mainījās? Es komentārs izcieties, neturpīt lūgumu proporcija noskaitīju. Tad upura daļu izārstē to, kas mazais nabadzīgs. Palika karsti. Nu, tā tad netrūs sāk uztēties. Tā, kas ir ar ticēm pavēlēt? Kāds jums ir tagad ticējums? Vai vēl ir kādam bija skaitīšana, kas bija virs vairāk par nulīti? Ja, tad vēl viens veids, kā mēs varam palūgt. Es vārds uz vārds. Izsaucu visus iemeslus, tāpēc es joprojām ticu, ka uz savu ticēm, kur iepriekš strādājāt, uz pilno izpirkšanas tiesu. Es lūdzu šos iemeslus analizēt un koriģēt tos to izcelsmes vietās. Es lūdzu Dievu šo zināšanu, kā, un tad izdomātu pozitīvu ticējumu, kur jūs vēlētos ticēt šī sava negatīvā ticējuma vietā. Un būtu vērtīgi būt līdz to pašu tēmu pozitīvā veidā noformulētā. Darēsiet, tad, ja būs vienkāršais iepriekš bija. Nedarīsiet, tad kā es esmu darīga. Pilnīgs prestats. Un mēs kā dvēseles visi esam lieliski, ļoti, ļoti, ļoti labi. Mēs visi esam gaisma. Mēs nākam šo te inkarnāciju, pazinot savas vibrācijas, piedzīvot šo 3D realitāti. Tad mainās uz 5D. Vienmēr un visi esmu pilnīgi aizsargāts. Jā. Un te ir šīs te lieliskais ticējums, jā, par to, ka vienmēr un visi esmu pilnīgi aizsargāts, kur prāsrā teikt, ak, Dievs ir Dievs, kas notiks, ja tu tam ticēsi, tu vairs neuzmanīsies. Bet tā aizsardzība var būt arī garīgajā līmenī. Tātad tas var būt jūsu eņģeļi, kas jūs nepārtraukti sargā, un kas patiesībā tā arī ir. Vienkārši viņi līdz tādam ticējumu līmenim dabūt, ja, ka jūs tiekat visu laiku sargāt, ka ir tā neredzamā pasaule, kas visu laiku ir blakus, visu laiku par jums rūpējās. Un ja jūs arī piedzīvojat kaut kāds grūts mirklis, tad ir kaut kāds iemesls jūsu izaugsmai, vai jūsu tā daļa, ko jūs neapzināties, kas ir izvēlējusies, iziet cauri šai te pieredzē kaut kāda iemesla dēļ, kur jūs ieraudzīsiet ar laiku. Ir tāds amerikāņu autors, kurš vēl ir miris pirms vairākiem gadiem. Vens Dajers, viņam ir lieliska grāmata, es tagad varu skaidri redzēt, kur viņš apraksta savu dzīvi, kur viņš visu bērnībā un jaunībā piedzīvojis, un tad vecumdienās, kā viņš skatoties atpakaļ uz to, kas ir noticis, kā viņš redz, kā viņam tas ir noderējis. Ja, tad visu šīs pietiekoši grūtās pieredzes, viņa gadījumā tas bija dzīvošana bāriņnamā, un brāļa slikšana uz kaut ko, visādas situācijas. Tad tas, ko mēs piedzīvojam, mūs kaut kādā veidā stiprina, audzē mūsu fiziskos muskuļus, mentālos muskuļus, māca kaut ko, iemāca atšķirt labo no ļaunā, iemāca saprast, ko mēs gribam, ko mēs negribam, tad tas ir šīs pieredzes pozitīvās aspekts. Ja? Tad visa pieredze, kā pieredze, ir tikai pieredze, viņa pat nav ne labi, mēs ir vienkārši pieredze. Mēs kā cilvēki tikai pieliekam klāt to negatīvo. Okay. Un novērtēt sevi un tieši šo ticējumu, cik tas tad joprojām pateiks šīs ticības, ar kur jūs strādājāt. Vai mainījās pēc šī pēdējā lūguma kaut kas? Cik pateiks tagad ir jūsu apgalvojums, ar kur jūs strādājāt?
2 no 4. Sākotnēji bija 6 pēc paša pirmā lūguma skaitīšanas, vai ne? Jūs tur nokrities. Plus mīnus 3 no 8 nokrities. Šita lūguma, ka es jums tev tie ir universāli un īpašums papildināt vairs nav nepieciešams, man vai maksimums varētu pielikt klāt arī visas emocijas, ko es esmu pieredzējuši ar tā, ka šeit ir ticēni bijuši, tad visu to enerģizēs, tā kā koriģēt, vai arī vienkārši skaitīt vēl šos lūgumus, vēl pa apli. Un tad sajūtām, kurš būs lūdzu kāds. Tā, protams, lielāko darba daļu esmu sastāvuši kā mājas darbu. Materiāls, ko būs aizsūtījuši, es ticamāk, tas būs rītdien. Man nav cipari, sāku arī bungot. Jā, bungošana arī palīdz. Bungošana arī kā metode, emocionāls brīvības tehnika arī kā metode, kur palīdz strādāt ar ticējumiem. Un vienkārši no fiziskā ķermeņa izbumbot laukā šīs enerģijas. Tas to var apvienot, jā. Ok. Tā, es ātri pārskatīšu, ko es jums biju sagatavojis. Šķiet, ka visu esam izstrādājuši, to, ko es gribēju strādāt. Nu, un milzīgs apjoms ar tekstu, ko jums lasīt būs. Un lūguma tekstu nav pārāk daudz, jo es vienkārši neliku viņus, visus daudzos ticējumus, atsevišķu lūgumu paša lieciet iekšā tos, kas ir jūsējie, lai nav pārāk daudz milzīgs apjoms. Ja vēlēsieties drukāt laukā šos dokumentus, tad jums ir tā mazāks kompetences veids. Pirms mēs izbeidzam šo teorētiskās daļas kopīgo darbošanos, vai jums ir kādi jautājumi, vai kāda atgrieziskā saite, ko jūs vēlaties izmantot? Mēs sāk palīdzēt māmēs, tas ir no ķermeņa kodiem, no patīk kodiem. Palīdzēt. Patiks salīdzinājums ar BIOS. Jā. Un datoru pasaules salīdzinājums ir tas, ka kā mēs no citiem cilvēkiem dabūnam ticējums, ka mums arī ir šie vīrusi, kas ir šie negatīvi ierobežojušie ticējumi. Un, kad mēs esam saslēgti tīklā, jā, tad mēs pa tīklu vadiem dabūnam. Tad mēs esam šiem cilvēkiem kaut kādā ziņā tūmā, vai tā ir ģimene, vai tas varbūt arī darba kolektīvs, tas varbūt vienkārši draudzības attiecības, ka mēs varam aplikt no tīkla ar šīm negatīvajām enerģijām, ja mūsu enerģētiskā sistēma nav aizsargāta. Pēc ļoti es ļoti iesaku to pirmo lūgumu, pirmos lūgumus, ko mēs skaitījām dienas mūsu webināru sākumā, atkārtot katru dienu, īpaši to, kas attiecās uz veselīgu robežu attīstīšanu, uzturēšanu, tad, lai jūsu enerģētiskā sistēma tiktu sargāta. Rebelīts klāt, tad ir kaut kas arī darbojies. Labi, tad paldies, ka piedalāties šajā kopīgajā webinārā. Un nāciet uz maniem nākošajiem webināriem. Tā kā es esmu pirmo reizi, man ir jautājumi, kāpēc šajās lūkšanās ir minēta tikai vieta, bet ne laiks. Bet tam nav nozīmes arī to ietver. Laikam nav nozīmes, ja vien tā nav kaut kāda konkrēta situācija, kur noteikti gribās izsaukt uz izspiešanas tiesu. Ja tā ir viena konkrēta situācija, to arī ir iespējams strādāt, un tad mēs sakam konkrētu laiku, savādāk tam nav nepieciešams. Tas nav nepieciešams. Mēs sakam, mēs lūdzam analizēt visas mūsu laika līnijas. Tas nozīmē, ka mēs laiku ietveram tā, ka mēs skatāmies visu cauri, ne tikai šajā konkrētajā brīdī, mēs skatāmies arī pagātnē. Tādā ziņā mēs arī pagātnē mainām. Labi, šo ierakstu apturu uz tikšanos nākošajos webināros. Tie, kas skatīsies arī ierakstā, tad meklēt mums citus webinārus. Tā.